Čau, man sauc Ieva. Es esmu festivāla direktore. Gaidīšu jūs visu rīt šeit. Mums vēl daudz darba, bet tā kā mums ir ļoti daudz izmaiņu teritorijā, tad iesim ekskursijā un paskatīsimies, kas ir mainījies. Šeit jūs faktiski visi nāksiet iekšā un iesiet uz tām 3 teltīm, kur jūs dabūsiet savas aproces, lai tiktu tālāk festivāla teritorijā. Te mēs tagad jūs vēl to neredzat, jo mēs to glabājam kā pārsteigumu, bet te būs daži pārsteigumi. Būs tāds shortcut portāls, kurā jūs varēsiet vēl pirms ieiešanas teritorijā paskatīties uz visu, kas īstenībā teritorijā jau notiek. Te mums tagad top lielie vārti, lielā ieeja. Kādreiz jūs šo vietu zinājāt kā lielo ēdināšanas zonu. Tagad šī būs lielā ieejas zona, un tad jūs dosieties pāri kāpai festivāla teritorijā iekšā, kur mēs arī ejam. Tad tas, kas jūs sagaidīs, būs jauna, milzīga ēdināšanas zona. Lādījuma skatuve mums būs turpat, kur viņa bija iepriekš, un tā mums faktiski ir gatava, tikai mākslinieki pietrūkst. Un tā ir tur gar šiem karogiem, garām foodcourtam pa kreisi. Lūk, Nordia skatuve mums top un ir jau gandrīz tādā stadijā, ka pacels vēl tikai jumtu, un tad jau sānus uzliksim un viss būs kārtībā. Re toaletes jau, vai ne? Smuki ierāmētas, atpazīsiet pēc šīm bildēm. Un šī ir viena pilnīgi jauna eja, ko mēs esam atvēruši apmeklētājiem, lai viņiem būtu viegla piekļuve uz lielo laukumu, uzreiz laukuma vidū. Un mēs ceram, ka šī kļūs par jaunu un iemīļotu vietu, kuriem cilvēki nāks uz skatu. Un tāpēc mēs esam iezīmējuši tādiem vēja dzirneviņām, un mēs ceram, ka tās dzirneviņas visu laiku būs mierīgas, kas liecinās par to, ka vēja vispār nav un ir tikai zils debesis. Tur, kur tagad ir tikai žoks, tur būs bērnu sala. Protams, kad mēs nevaram ne gadu bez kolas, bez Coca-Colas atrakcijām. Un šeit tieši uz stūra, uz jauno eju, būs Coca-Cola ar lielu, milzīgu aktivitāti. Mēs dzīvojam tur tajā mežā, un kur dzīvo mākslinieki, jo viņi arī tur ir. Nu, vēl nav, bet būs, tad, kad viņi atbrauks. Tieši šeit faktiski arī top viss festivāls, un mēs viņu uzbūvējam no šīm dažām teltīm, viss kā tādā skudru pūznī, no šejienes viss nāk ārā un visas lietas notiek šeit. Un visās šajās teltīs apkārt šeit dzīvo mākslinieki, kad viņi ierodās, tad viņi te uzturās viņu tehniskais personāls, viņu tūrmenedžeri, kuri strādā. Un šeit iekšā būs tāda skaisti iekārtota viņiem atpūtas zona, kur viņi sēdēs un viens ar otru satiksies un viens ar otru sarunāsies. Un tad parasti šīs mājas, kas ir tādas divvietīgas mājas, dubultu konteineru mājas, tās ir lieliem māksliniekiem. Vēl dažas stundas, zem 24. Un tad jūs būsiet klāt. Tad es te nestaigāšu vien pati. Tad jūs būsiet klāt. Tiekamies!